neticēs, ka šeit ir suns. Jo viņi var... Aha. Kaut ko višķīto Ir. Es varētu šo epizodu sākt ar iepazīšanos jaunu. Mūsu viesis patstāvīgais ir Leldas suns. Viņš nerunā pagaidām. Viņš vēl nav nolēmis padalīties savās atziņās par to, kas notiek tavās mājās. Kautreiz. Jā. Sveiciens svētdienā. Jā, podkāsta epizode reizi mēnesī svētdienā. Jā, kā jau minējām savā intro epizodē, katra mēneša pēdējā svētdienā vēlamies ierakstīt nelielu bonus epizodi par to, kaut kādas idejas, varbūt arī jums, par to, ko mēs esam dzirdējušas, lasījušas, redzējušas, klausījušas. Jā, izbaudījušas dažādas pieredzes. Jā. Kaut kāda mēneša ietveros plus mīnus. Tieši tā, tieši tā. Nu, lūk, un tad mēs arī parunāsim par visu kaut ko, kas caur dažādām maņām ir uzņemts. Kas ir tās vietas vai formāti, kam tu parasti tā kā vairāk velti savu laiku un citus resursus? Teiksim tā, ikdienā es esmu cilvēks, kas uztver ar audio vairāk saturu, jebkāda veida, un podkāsti un mūzika ir mana ikdiena, un es tiešām ļoti daudz ko klausos, bet svārstības šeit ir, jo es ļoti vēlos arī cita veida saturu patērēt, teiksim, grāmatas, un tiešām lasīt grāmatas, nevis klausīties audio grāmatas, jo audio saturu es jau klausos tiešām daudz, un šomēnes būs kāda grāmatiņa listē, un man ir ļoti grūti būt mierā un vienkārši kaut ko skatīties vai lasīt. To es tiešām mācos, jo galu galā tas saturs man vienmēr arī patīk, ja viņš ir izvēlēts kaut kā labi. Tālāk, uz kino man gan patīk iet, jo tur nav kaut kādi tie apkārtēji triggeri vai kaut kas, kas man izrautu no tā, ka es tiešām varu sēdēt un skatīties. Kā ar tevi? Es ļoti, ļoti līdzīgi. Vienkārši tās specifikas kustības dēļ sanāk daudz klausīties audio. Tad man patīk lasīt. Man patīk dažādu formātu lasīšana. Īstenībā newsletteri, jeb latviski vēstkopas ir man liels informācijas avots. Starp citu, tev pašai tāda ir? Jā, droši sapstakā var atrast baicais. Iesaku. Paldies, paldies. Man patīk grāmatas, bet šogad kaut kā baigi smagnēji iet. Un seriāls man ir tāds riktīgs, kas ir savā ziņā laiks arī kopā ar vīru, un tad tas ienāk. Nu, tad vienkārši būt visu kaut kur ārā un baudīt, ko kurā brīdī var sabaudīt. Kas šodien ir pievienojies epizodē? Pilnā. Man liekas, svētdienai piestāv, ne? Jā, kafijas, visa ģimene kopā. Tad par to baudīšanu varbūt. Ko tad tu esi šomēnes izbaudījusi tādu, varbūt ārpus tās lasīšanas vai klausīšanās, vai vienkārši tāds būšanas, kas tev ir tāds piedzīvotais? Būšana un piedzīvošana, kaut kāds pirmais, kas nāk prātā, pabūt kopā ar draugiem ārpus mājas. Es īstenībā aprīlī 2 reizes esmu bijusi Majori Market. Okay. Tas ir tas, kas ir Grīziņkalnā? Jā. Tas ir kaut kāda mazā iela, bet tur avotu rajons. Jā. Cik es saprotu, viņiem arī Majoros, kāpēc nosaukumu varētu šķist, arī ir tā vieta, bet būtībā kas tas ir? Vieta, kur paēst, pasūtīt jūrasveltes un kur viņas var arī iegādāties. Tā kā reizē veikals un restorāns kafejnīca, bet fokus ir uz jūrasveltēm un tur ir ļoti, ļoti, ļoti karšīgi. Jā. Vienīgā lieta tur ir hausa apkalpošanā. Man šķiet, viņiem tur bišķī trūkst sistēma, vai viņi nav gatavi, ka viņus gāž no kājām, jo katru reizi, kad es tur esmu bijusi, gāž no kājām un iesaku rezervēt galdiņu. Bet pilnīgi visu, ko esmu ņēmusi, ir visu supergaršīgi. Kāds darba laiks? Labi, var atrast, protams, to, jo es esmu tur gājusi kā uz veikalu, bet man nav sanācis tur paēst. Jā, nezinu.
Es vienkārši meklējiet paši. Jā, meklējiet paši. Mēs, protams, ka mēs visu kaut ko sametīsim epizodes linkos, bet jā, nu, tas, kas man pārsteidz, ka otrdienas vakarā mēs bijām 5:30 un mēs tikām pie vienīgā brīvā galdiņa. Jā, Tas ir pieprasīta tāds, vieta. tāds labs rādītājs. Man liekas, tā ir tāda vieta, kurā tu netīšām īsti neieies, jo viņi varbūt var atbaidīt nedaudz. Un tā, tas it kā tas rajons, nu jau vairs nē, bet tā liekas tā kā aizdomīgi, vai tiešām tur būs labas jūras veltes. Bet ir. Totāli ir. Ko tu esi uzēdusi? Man ir sanācis garšīgas pieredzes gan Kuldīgā, gan Tallinā. Kuldīgā es pavadīju lieldienu nedēļas nogali un, jāsaka, Kuldīga nebija ļoti, ļoti pilna, jo bija diezgan slikti laikapstākļi, bet, protams, Celmas maize ir lieliska vieta, kur pabūt Kuldīgā, un es tiešām tur sēžot, dzerot kafiju un ēdot grilled cheese maizīti, citu. Un es vēroju, un tiešām tā atmosfēra, tur ir kaut kas, viņi ir noķēruši tik labi to sajūtu. Cilvēki tiešām visu laiku tur iet iekšā, ārā, runājās ar saimnieku, un tas tāds mājīgums un tāda atvērtība, un tiešām ļoti, ļoti omulīgi tur, un noteikti, ja nav sanācis vēl tur būt, tad Kuldīgā vieta, kur noteikti aiziet. Un plus otra, tagad ir, es nezinu pat kā to precīzi sauc, bet Duna Brewery, kurš ir alus darītava, un viņiem ir tāds restorāns arī / kafejnīca, bistro, es nezinu, kā to nosaukt, bet tieši tur, kur ir Dunas darītava, tur var arī paēst, un viņiem fokus ir uz tādiem gaļas ēdieniem atkal vairāk. Tur bija ļoti izcili teļa vaigi. Un arī tur ir burgeri un visādi tur cūgaļas iesmiņi un tam līdzīgi, bet tiešām tā ir vieta, kur, ja tu ēd gaļus, tad ir jāiet tur ļoti, ļoti izcili un labi, un klāt kāda alus glāze, un jā, es domāju, vasarā tur vienkārši gāzīs to vietu. Jo viņiem tur ir arī pagalmiņš, vai ne? Jā, tur ir pagalms, es domāju, tur būs tiešām pilns, un noteikti, pat jau siltais laiks, un jā. Arī vieta, kur pabūt. Tallinn kā Tallinn, tur es varbūt gara neizplūdīšu, bet jā, bija Tallinnas mūzikas nedēļā, kuras ietvaros apmeklēju gan konferenci par dažādām tēmām ar mūzikas industriju saistītām, un ir dažas atziņas, par kurām es varbūt vairāk padalīšos tad, kad par to klausām vielu arī. Bet ēdiens biju atkal Kalvas kafejnīcā, kuras vienmēr aizēju, esmu Tallinā, jo gribas pie savējiem aiziet. Un Lora Bistro arī superīgi. Vispār tur ir tik daudz tādu vietu, tiešām garšīgu, interesantu. Un man tā negribas salīdzināt ar Rīgu, bet kaut kas tur ir citādāk. Es nezinu. Un pirmām kārtām visi tie kvartāli, kas ir jau bijuši agrāk nekā mums attīstījušies. Tur tiešām ir sajūta, ka ir ļoti lielāka vēl izvēle, kur iet un ko darīt. Jā, es arī gribētu uzteikt Tallinnas kvartālus. Tas ir nevis Tallinnas kvartālu mums Rīgā, bet tieši dažādos kvartālus, kas ir Tallinā, viņi ir gan dažādi, gan interesanti, un tur vienmēr ir ko darīt. Jā, un man visjaukākais bija tas, ka mēs nejauši iepazināmies ar vienu igauņu dizaineru Hans Rūtelu. Cerams, pareizi izrunāju. Hannes Rūtel. Man liekas, visu, ko mēs te pieminēsim, mēs saliksim aprakstos, vai ne? Pilnīgi nejauši mēs iepazināmies tik jauks igauņu puisis, un beigās viņš mūs uzaicināja uz savu skati Rīgas modes nedēļā, uz kuru es nekad neeju. Tas nav pasākums, kur man velk, bet tas stāsts viņa, kā viņš veido savu apģērbu, tur bija tāds nostalģisks stāsts par igauņu, par bērnību Igaunijā, kur viņš ir uzaudzis Igaunijas laukos, mežā, un tur briedītis tāds, kas viņam ir tā kā logo, un es nevarēju neaiziet pie viņa arī Rīgā. Tā kā jaunas attiecības kaut kādas arī savā ziņā izveidojušās. Super. Vēl kāda pieredze no Tallinnas mūzikas nedēļas? Es vairāk aizdomājos par tēmām, kā mēs atrodam, varbūt mēs uz to mūzikas tēmu varam arī pāriet. Es nezinu, vai tu kaut ko esi klausīsies šomēnes. Bet par to, kā cilvēks mūsdienās atrod jaunu mūziku, vai teiksim, piemēram, vai tu vispār gribi klausīties jaunu mūziku pirmām kārtām?
Un, ja tu gribi, tad kā tu to meklē? Vai šāds jautājums, tāpēc, ka es sēžu Blink-182 maikā tev pretī? Ja to laikam par jaunu mūziku nenosaukt. Nē, bet es arī, es pilnībā apzinos, ka mana mūzikas gauma ir palikusi diezgan 2000 metāla lauciņā, un pagājuši gadu biju uz Incubus koncertu un apbraudājos no laimes, un jā, un tagad man ir maika, kur nevarēja iegādāties, tad, kad es par viņiem ļoti daudz fanoju. Tā kā, man tas lielais vairums mūzikas ir tas, ko es īstenībā klausos jau gadiem, nav baigi aizraujoši. Bet tas, ko tu saki, ir patiešām reāls izaicinājums atrast jaunu mūziku. Un Spotify Weekly Discovery, vai kā viņš tur saucās, nav tā, ka baigi palīdz. Jā, es to vairs neskatos. Bet jā, tur bija tāds interesants diskusijas par to, cik ļoti mūziķiem jauniem ir jādomā arī par to algoritmu. Un par visām varītēm jāmēģina sev parādīt kaut kā izlausties caur visu to. Bet arī dienas beigās algoritms, tas, ko viņš tev piespēlē kādu mūziku, visticamāk nebūs tas, kāpēc tu sāksi viņu klausīties. Tā bija tāda atziņa pēc vienas diskusijas, ka tas neietekmēs tavu muzikālo gaumi. Pat ja tev piespēlēs kaut kādu jaunu mūziku, ja tā nebūs pamatā tā tava muzikālā gaume, tad tu uz viņu nepavilksies. Un drīzāk arī tāds no mutes mutē reklāma joprojām šajā industrijā pat strādā vislabāk. Kā visās industrijās, jā. Jā. Un bija arī tāda laba jautājuma par to, kas tad ir tas svarīgākais mūsdienās, kā tiek atspoguļot mūzika vai mūziķis. Vai tas ir tikai tas pats saturs, tikai tā pati mūzika, vai tas viss, kas ir ap to, kā tas mūziķis sev pasniedz, kā par viņu raksta mēdīji. Vienmēr sakot, arvien vairāk mūziķiem ir jādalās par to, kā šīs albums, teiksim, ir tapis. Viņš, reti tie gadījumi, kad tu vienkārši vari publicēt albumu un viņš dzīvo. Ir jābūt, jā. Un, manuprāt, šis ir arī ne tikai mūzikā, bet, piemēram, arī tie paši sportisti. Kā tiek līgumi doti tiem, kam ir arī lielāks social media reach un following. Un diezgan traki, ka tas nav gana ar to, ko tu dari, un ja tu to dari labi. Jā, tev ir jādomā vēl klāt par visu, ko. Jā, tālūk, tādas atziņas. Bet par mūziku, vai tev ir kāda rekomendācija, vai kaut kas jauns? It's fine, ja nav. Man patiešām nav. Šeit tu vari izpausties. Jā, es neizpaudīšos daudz, es tikai pieminēšu, ka, es īstenībā jau arī baigi jaunu mūziku neklausos. Es klausos, es esmu uzticama mūziķiem, un ja viņiem iznāk kaut kas jauns, tad es to klausos. Bet reti, kad es sākšu klausīties tiešām jaunu mūziķi, tas tiešām tur kaut kā, jānotiek kaut kam maģiskam, lai tā būtu. Tas tiešām nav viegli. Bet jā, es varu pieminēt, ka es klausījos un izbaudīju James Blake, britu elektropop, kā viņu tagad pareizi pieteikt, mūziķa albumu. Un te es tieši aizdomājos par to stāstu un par to mūziku. Šajā gadījumā mūzika viennozīmīgi bija laba, arī baudāma, bet man simpatizē arī tas stāsts viņu. Un man laikam tas tiešām ir arī svarīgi, kā tas mūziķis galu galā, kāds viņš ir pats. Nevis tikai tas, ko viņš rada. Un te nav runa par to, kā viņš sociālos tīklos uzvedās, bet es jau neuzzinātu to, kāds viņš ir, ja viņš neko neteikt sociālajos tīklos. Arī fakti. Bet, piemēram, James Blakes, ja tas ir viņa pirmais albums, ko viņš ir izdevis kā independent musician, un viņš ir bijis mūzikas industrijā jau kāds 13 gadus vismaz, ja ne vairāk, bet šis ir pirmais, kad viņš arī tā kā uzņēmās kaut kādu risku, pazaudēja ļoti daudz naudas ar visu to, kas ir bijis iepriekš, un tādā ziņā tam albumam man ir dubultvērtības, viņu novērtēja, jo viņš ir atteicies no daudz kā, lai pats būtu savas mūzikas īpašnieks. Tas ir viens. Un otrs, ko es pieminēšu, būs Robinas albums zviedru popmūziķa. Viņa aktīva vēl, jā. Tā, kura ir Dancing on my own. Ja klausītāji nezinu, kas ir Robina, tad jūs zināt šo dziesmu. Un viņai ir iznācis jauns albums Sexistential, tā kā seksistenciāls, kur viņa, un arī
noklausījos riktīgs tāds dēļu albums, tāds riktīgi fani, ja gribās paskriet kaut kad pie tā albuma, tad var. Feministisks vēstījums tur, protams, arī ir iekšā, un viņa to albumu, kas man arī uzreiz padara to albumu interesantāku, ir tas, ka viņa pastāstīja, ka viņa rakstīja tad, kad viņa gāja cauri mākslīgās apaugļošanas procesam, viena pati viņa nebija partneris, un visas tās domas, kas bija, un arī par tādu sievietes pārliecību, par seksualitāti, un viņu sauc par drosmīgu ar to, kā viņa sevi pasniedz, kad viņa tur, nezinu, apakšveļā var uztaisīt kaut kādu video. Un man tad liekas tāds, tā kā, vai par vulgāru varbūt arī kāds varētu to nosaukt. Bet man atkal tas ļoti uzrunā, tas, ka viņa ir, šķietami tāda pārliecināta, gan jau ar saviem insecurities, bet personība, kurā nebaidās parādīt to, ka, hei, es esmu tāda, un mana mūzika ir tāda, un man vienalga, ko par mani teiks. Tā kā tā, palikšu pie šiem diviem. Jā. Tālūk. Kurā tēmā virzamies tālāk? Mēs varam aiziet kaut kādos saturos. Es zinu, ka ir viena filma, ko mēs esam redzējuši abas divas. Jā, es ļoti gribu zināt, ko tu par viņu domā. Bišķītiņ jau es lasīju tavā Substackā, bet tur nebija daudz, tur bija tikai, es saprotu, ka tev patika. Filmu mēs nosauksim varbūt arī vārdā. Mēs varam nosaukt Project Hail Mary, latviskais tulkojums Projekts Ave Marija. Vienkārši nē. Jā, jo tad, kad es saņēmu ielūgumus to filmu nosaukumu, domāju, tā ir kaut kāda pa operas dziedātāja. Es vēl nebiju iedziļinājusies. Bet īstenībā filma ir balstīta grāmatā. Es to grāmatu pat sāku lasīt, un godavārds man nav jausmas, kāpēc es viņu pārtraucu lasīt. Pirms filmas kaut kad? Jā, kaut kādus 2 gadus, 3 gadus pirms filmas. Un grāmatas autors ir arī tas pats autors, kuram ir grāmata, pēc tam filma Marsietis. Jā. Tā kā tā kosmosa tēma un tas humors arī pārnesās, bet man jau, ja tur ir Ryans Goslings, tad, tā kā, es esmu klāt. Un es tieši tā domāju, ka viņš ir tas aktieris, kurš ir iznesis tik daudz interesantus tēlus, un tad, kad liekas, ka jau vairāk nav nekas baigi citādāks, ko viņš varētu nospēlēt. Un tad kur ir foršais zinātnieks skolotājs, kurš dodas glābt cilvēci kosmosā. Jā, protams, viņš bija tur cute, bet man ar to zinātniskās fantastikas žanru ir tā, ka man kaut kas līdz galam nepatīk. Un, lai gan man ļoti patika Ryans Goslings šajā filmā, jā, nenoliedzami. Bet es vienkārši skatoties, man bija tāda sajūta, tiešām robots, un viņi samīļojās. Un es nevaru līdz galam. Tas nebija spoilers. Bet vienkārši līdz galam man ir tāds, ka es nevaru sajust to filmu līdz galam. Bet vienkārši tas nav tas žanrs, kas man... Es nevienā veidā filmā šajā žanrā, šī žanra ietvaros, es nekad pēc viņas neteikšu, Dievs, man tā patika. Jo es vienkārši, kaut kāda robeža manī laikam ir vēl par šo. Un visas, arī tā mūzika, kas tur tāda... Man atkal likās tāds superamerikāniski, tāds, ka tev mēģina noskaņot uz tām emocijām. Man tāds, es zinu, ko jūs mēģināt panākt, bet es tam nenoticēšu. Cik interesanti, jo man atkal ļoti, ļoti patika skaņu dizains. Un man atkal, ja mēs skatāmies uz šo žanru, kas ir sci-fi un kosmos, tur ļoti bieži ir vai tas kārtīgais action movie, vai arī tad ir tāds Dune tipa filmas, un šī bija ļoti viegla. Viņa bija tāda riktīgi feel good, viņa negāja nekur pārāk dziļi, pārāk tālu. Jā, un tāpēc man tur tā, varbūt kaut kādā ziņā naivā mūzika kopā ar tiem Ryana Goslinga gadītajiem džemperiem, man tas viss tur ļoti labi sagāja kopā. Jā. Nē, par šo filmu runāja daudz un noteikti runās. Bet nē, Ryans Goslings burvīgs un... Bet jā, es biju aizgājusi ar brāli, un mums abiem bija pēc tam tāds, viņa mēģināja mūs manipulēt. Kaut kas tā kā mums sakrita abiem tās domas. Bet es īstenībā tagad gribētu vēlreiz noskatīties. Noteikti arī tā otrā reize būtu citādāk. Tā kā nav tā, ka man nepatika vai tā, bet vienkārši
Nebija pārāk tajās emocijās kaut ko iegājusi tās filmas ietvaros, jā. Vai tu esi vēl kādu filmu noskatījusies, ko tu gribētu pieminēt? Nē. Okay. Bet tev ir vēl viena filma, vai ne? Jā, es biju arī uz to The Drama. Roberts Patinsons un Zendaya. Jā, lūk, šī ir tāda žanra filma, kas man atkal ļoti patīk, kuras dzīvoja līdz tiem varoņiem. Un, protams, man vispār tā A24 filmas, studijas filmas kaut kā vienmēr, ja tā paskatos, vienmēr uzrunā. Jā. Tas veids, kā viņi runā par tādām it kā ikdienišķām, vienkāršām lietām, par attiecībām cilvēku, bet tas viss ir, protams, izcelts ar kaut kādiem pārspīlējumiem tādiem, un it kā tā kā muļķīgi, un tā noteikti nebija tāda drāma, tā bija vairāk tāda arī, ar kaut kādiem tā kā komēdijas elementiem. Jā, bet man patika, bet te ir kaut kāda tā tēma, labi, es nevaru spoilot. Bet jā, vienmēr sakot, sanāk tā, ka tā visa filma ir par kaut ko neizdarīja Zendajas aktrises atveidotā Emma. Visi cilvēki, kas ir tur tā 4 draugu kompānija, viņi vienu vakaru sadzerās, un viņiem ir jāizstāsta, kas ir sliktākais, ko tu savā dzīvē izdarījis. Es, starp citu, man laikam nebūtu ko atbildēt uz šādu jautājumu. Tā kā padomā, es nezinu. Es kaut ko varētu izdomāt. Man būtu jāpadomā, bet tas laikam nebūtu nekas tāds, kā tajā filmā tiem varoņiem. Nē, nekas ar kriminālu atbildību. Bet jā, viņi visi dalījās, un viņi arī padalījās, un tad visi bija par to ļoti šokēti, un tad visi filma bija viņas partnerim jāspēj pieņemt tas, ka izrādās, ka es par šo cilvēku, ar ko es tūlīt precēšos, izrādās, ka es neesmu zinājis visu, un kā tas maina viņa attieksmi, jo viņi plāno kāzas. Un vai tad viņi beigās apprecēsies, jo viņā tas kaut ko baigi salauza, ka viņš uzzināja to faktu, ko viņa pat neizdarīja. Viņa tikai plānoja to darīt. Bet jā, un kad izrādās, ka tu esi kopā ar cilvēku, kuru tu īstenībā līdz galam nemaz nepazīsti. Tā bija tāda tēma, varbūt tā, kas caurvījās. Un šī ir tēma, kas arī es varētu salikt kopā ar grāmatu, ko es izlasīju. Arī grāmatu, par ko ļoti daudz runā, Bella Borden, jā, Strangers. Tās ir viņas piezīmes par laulības dzīvi. Tā arī viņa sauc kaut kāds laulības dzīves memoriāri. Jo viņa ir savukārt autobiogrāfisks stāsts par viņas dzīvi. Viņa ir 20 laikam gadus bijusi kopā ar vīrieti, kurš sākoties pandēmijai, viņa uzzina, ka viņš viņu krāpj. Viņa saņem telefonu zvanu, kur viņai pasaka, tavam vīram ir romāns ar manu sievu, un vienmēr sakot, dzīve apgriežas kājām gaisā. Un pat ja viņa vēl tur prom neiet no viņa vai kā, bet viņš nākamajā dienā paziņo, ka viss mums ir jāšķirās. Es tagad izvācos no šīs mūsu kopējās mājas, tu vari, bērni paliek tavā atgādībā, es necīnīšos par to, un viņiem 3 bērni. Vienmēr sakot, vienkārši aiziet projām, īsti neko nepaskaidrojot, un viņi paliek ar ļoti daudz jautājumiem par to, kas notika vispār, un kā es vispār varēju to nepamanīt. Un šīs grāmatas ietvaros viņa arī dalās ar tādām savām tiešām pārdomām, un kā viņa ir virzījusi savu dzīvi, un kaut kādus lēmumus pieņēmusi, un mēģina atrast to, kas ir tas, ko es nepamanīju, vai līdzīgs stāsts, vai es tiešām biju kopā ar cilvēku, kuru es līdz galam acīm redzot nepazinu. Tāpēc arī svešinieki šo grāmatu sauc. Un būs arī Netflix filma, kur Gwyneth Paltrow tēlošot viņu. Viņas ir nedaudz līdzīgas īstenībā. Un te savukārt varam pāriet atkal uz seriāliem. Pirms mēs to darām, to grāmatu iesaka izlasīt? Ja interesē tādi attiecību stāsti, jā. Ja patīk tas žanrs, jā. Man viņa kaut kā, es zinu, man viena draudzene viņa izlasīja vienkārši vienā dienā. No A līdz Z. Man viņa lasījās lēnāk. Lai gan man patīk tas veids, kā viņa raksta, bet tā nav strauja grāmata. Vismaz priekš manis tā nebija strauja. Citiem atkal ir tā, ka tiešām vienā dienā izlas un tāds. Tiešām vairāk tāda,
Ja Anita Švilpa mūsu epizodē teica, cilvēkiem patīk sāpes, tad es teiktu, cilvēkiem patīk šķiršanās, jo šī grāmata tiešām ir tā kā bestsellers un viņa uzsprāga uzreiz, jo viss sākās ar viņas eseju, Modern Love, New York Times vai kur tā kolonna, kā bija latviski. Raksts, Rubrika, nav svarīgi. Bet, ļoti, ļoti pieprasīt un lasīt grāmatu, un es domāju, cilvēkiem laikam patīk šķiršanās. Vai saprast, kam ir jānotiek, lai tā notiktu. Jā. Un par to viņai vienīgais, par ko es papētīju, vai ir kaut kādas kritikas par to vai kā. Es saprotu, ka te ir tāda tēma, ka viņa pati nāk no ļoti turīgas vides. Un arī tas, ko viņa grāmatā apraksta, tās viņas pieredzes, var just, ka viņa dzīvojas labi, un bērni tur privātskolās iet, un tur ir auklītes, un tas, un tas, un tas, un visādi tie golfa klubi vai kādi tur klubi, privileģēti savā ziņā dzīve, un ka dažiem cilvēkiem ir grūti lasīt un asociēt it kā tās viņas problēmas, jo viņa ir turīga. Un te man likās interesanti, ka, vai mēs varam saprast it kā tādu turīgāku cilvēku problēmas, jo dienas beigās tās jau ir tās pašas. Nauda var daudz ko atrisināt, bet tās attiecību problēmas... Tas ir ļoti cilvēcīgi. Jā, vienalga, cik tu esi turīgs vai neturīgs. Un tā. Un arī tur bija par to finansiālo atkarību, un par ko varbūt mēs kādreiz podkāstā parunāsim arī vairāk. Kas notiek, ja tev pēkšņi, tu esi 20 gadus bijis lielākoties mājasemniece, un kad pēkšņi vienā dienā tu paliec viena. Tā arī tāda tēma. Un, es minēju par to, ka varbūt kādam bija grūtāk asociēt, lasot šo grāmatu, jo viņa varbūt nāk no turīgas vides. Tad te varam aiziet uz seriāliem. Es konkrēti skatījos Beef. Es esmu redzējusi, ka 4 epizodes. No jaunās sezonas? Jā. Tu pirmo arī redzēji? Jep. Jā, redz, tur jau arī ir par to, arī tās problēmas, jebkurā tajā, tur ir dažādi tie pāri, viens ir no mazāk turīgi, otri ir turīgāk un vēl turīgāk. Jā, bet tās attiecību problēmas, viņas ir visos tajos pāros. Tur pamainās tas, kas ir apkārt. Beef, manuprāt, atkal... A24. Tātad tur ir dziļums, tur ir oriģinalitāte, un pirmā sezona uzstādīja ļoti augstu latiņu, manuprāt, un otrā sezona rīktīgi tur līdzi, un patiešām negribas varbūt iet baigi dziļi sižetā, jo tur viss kaut kas klājas vaļā pa tā kā tāds sīpoliņš pamazām, bet it īpaši, ja patīk pirmā sezona un ja patīk šīs studijas gatavotais saturs, noteikti iesaku. Un es starp citu arī iedrošināšu skatīties otro sezonu arī, ja nav redzēta pirmā. Jā, šis ir tas seriāls. Jā, to var darīt arī apgrieztā secībā, ja Oskars Aizaks patīk vairāk, jo viņš noteikti uzrunā, es domāju, vēl kaut kādu daļu jaunas auditorijas. Es tieši domāju, ar ko viņš kļuva populārs ar kādu filmu. Jo viņš tā kā ir populārs aktieris, un es nevarēju saprast, kur viņš vispār vēl ir bijis. Bet bija tāda filma Inside Louis Davis, kas bija par mūziķi, kur starp citu viņš arī bija kopā tieši ar to aktrisi, kas ir Beef, tā viņa partnere. Tas bija par mūziķi, brāļu Coen filma. Senāka jau, bet viens seriāls, ko es noteikti varu ieteikt, kur arī viņš ir Scenes from a Marriage. Marriage Story. Marriage Story bija filma, bet vēl ir Scenes from a Marriage, kur seriāls. Bija viņš. Un tas ir seriāls HBO, laikam, un balstīts uz Ingmāra Bergmana vēl senāku filmu, bet kur ir lomas apgrieztas. Apgrieztas. Tas arī tāds, patīk tāda attiecību tēma un tā. Bet Beef noteikti rekomendējam. Vai tev ir vēl kāds seriāls, ko tu vēlies pieminēt? Man ir, es pavisam ātri ieskicēšu, ja kam kaut kas varētu interesēt, jo seriāli patiešām tas, ko es skatos, man absolūts aprīļa highlights ir DTF St. Louis. Okay. DTF ir saīsinājums no Down to Fuck. Jasons Batemans, vienā no galvenajām lomām un arī viens no producentiem un aktīvi iesaistījies seriāla tapšanā.
seriāls ir tapis uz loosely based on true events. Tā kā jā, viņš ir tāds iespaidots. Ļoti grūti aprakstīt šo seriālu, jo nav nekā tāda pirms tam skatīts. Viņš ir tā kā drāma, viņš ir tā kā komēdija, viņš ir tā kā nedaudz mistērija. Būtībā tas, kas notiek pirmajā epizodē, ir slepkavība un ir kaut kāda veida attiecība trīs stūris. Un tā tas šķetinās, viņš ir miniseriāls, ar to vienu sezonu viņš arī beidzas, un tā tas šķetinās. Un viņā ir ļoti interesantas attiecības apskatītas, ļoti forši dziļi dialogi, un katras epizodes beigās man ir sajūta, ka, es zinu, kas te notiek, un tad nākamā epizode, un neko nezinu. Viņš ir ļoti, ļoti forši būvēts, un tas ir HBO seriāls. Tā kā to var skatīties, vēl HBO jaunais komēdijas seriāls, tāds ļoti feel good, un tiem, kam patīk Shrinking un Ted Lasso un šādi tipi seriāli, tad iesaku Rooster. Galvenajā lomā Stīvs Karels, es domāju, ka ar to arī pietiek. Man jāpieraksta. Jā, viņš ir, tur arī attiecības no visām pusēm, meitas tēva attiecības, sievas vīra attiecības, forši, viegls, patiešām iesaku. Un HBO pagājušā gada, manuprāt, izcilākajam seriālam The Pitt, tikko kā beidzās 2. sezona. Atkal uzstādīta ar 1. sezonu bija ļoti augsta latiņa, un tā tika pārsista, vismaz manās acīs. Tas savukārt ir seriāls tiem, kam interesē medicīna, jo tur visa darbība notiek slimnīcā, tādā tieši tajā trakākajā daļā, jeb uzņemšanas telpā, un katra epizode ir 1 stunda, un tieši 1 stunda šajā maiņā. Tā kā viņš tā secīgi iet cauri. Tas tāds arī labs, Jā, un tie tēli ir fantastiski, un baigi patīk. Kā tu teiktu, kā šis seriāls atšķirās no Dr. House, ko kādreiz visi skatījās? Ar dziļumu, noteikti ar dziļumu, ja Dr. House ir vairāk tāda, bija tāda vairāk izklaide, tad šeit patiešām tiek apskatīts ļoti daudz arī, īstenībā mentālās lietas, ar ko tieši saskarās šis ārstnieciskais personāls, kas, manuprāt, tādā aspektā nav apskatīts. Un, starp citu, šis ir seriāls, par ko ārsti paši saka, ka, šis ir viss tā kā precīzākais, tuvākais un akurātākais. Jā. Un tad es piemetīšu vēl vienu seriālu. Met klāt no Amazona. Tas ļoti nišīgs lauks. Varbūt kāds atcerās, bija tāds jury duty. Pirms kādiem 2-3 gadiem, kur koncepts bija tāds, ka tiek filmēts notiekošais šajā. Latvijā mums nav tādas lietas, bet štatos ir tas, ka tev ir jāiet un jābūt šajā liecinieku pulkā, jeb tajā jury duty, ka ir noticis kāds noziegums, ir tiesa, un tad tur ir tā tautas balss, kas par kaut ko lemj. Lūk, un tas viss notiek, un visi ir aktieri, izņemot vienu Džeku. Un tas viss sižets ir tā kā improvizēts un sabūvēts apkārt tam, lai tas būtu gan noticami, gan diezgan nenoticami. Un tā 1. sezona bija, viņa beidzās, un tagad veidotāji izlaid 2. sezonu, kur ir pilnīgi tas pats princips, ka ir būtībā uzbūvēta apkārt pasauli ap vienu cilvēku, kurš nav aktieris. Un te tas koncepts ir Company Retreat, kas ir arī nosaukums šai 2. sezonai. Un tur tiek pieņemts Džeks uz laiku darbā, un tā sanāca, ka tas uzņēmums, kurā viņu pieņem darbā, dodas šajā, tādā kā saliedēšanās pasākumā nedēļā, un tur vēl mainās uzņēmumam vadība. Un tas Džeks tiek ievilkts tādās situācijās, ka ir ļoti smieklīgi, ir ļoti, ļoti cilvēcīgi. Un man ļoti patīk arī, kā tas viss, šīs abas sezonas ir nobeigts, kad tam cilvēkam atklāja to, kas potenciāli varbūt arī traumatiska pieredze, kam tu izēji cauri. Un kā tas viss tiek finalizēts un pēc tam arī parādīts tas process, kā ir vispār kaut ko tādu diezgan unikāls tāds formāts. Absolūti. Bet, ja mēs runājam par kaut kādu žanru, tad tā ir komēdija. Tas ir super smieklīgi. Tev kāds seriāli vēl? Nē, es tiešām, tas bija ir tāds vienīgais, ko man gribētos izcelt. The Pitt varu pievienoties, es neesmu vēl noskatījusies 2. sezonu visu, bet skatos.
Es vairāk kaut kādus trash šovus esmu paskatījusies, bet es nezinu, vai es gribu par tiem izplūst un ieteikt klausītājiem. Jo, teiksim tā, es skatījos Netflixā Age of Attraction šovu, kur cilvēki iepazinās, nezinot viens otra vecuma. Un, ja es sākšu par šo runāt, man liekas, ka es runāšu pārāk ilgi. Jo šī ir tēma, ko varētu apspriest arī kaut kādā tādā attiecību kontekstā par to. Nu, labi, tur bija, protams, pārspīlēti visas tās vecuma starpības cilvēkiem, un mans Instagram algoritms joprojām man piespēlē, kā viņi tagad viens ar otru satiekās un veido kaut kādus Instagram reel saturus smieklīgos, bet jā. Tas bija tāds trash šovs, ko es noskatījos. Tāda man arī palaikam patīk. Bet tos arī vajag, jo man ir visi Survivor, Masterchefi un viss kaut kas, ko vienkārši ieslēgt, kad negribās pieslēgt smadzeni. Vajag kaut kur vajag arī attiekt. Jā, tieši tā. Jo, manuprāt, mums abām ir tas niķis vienmēr kaut ko patērēt. Tu dodies treniņā, tu kaut ko klausies, un podkāstu, un visu laiku viss kaut kas griežas apkārt. Un labi, ka mums ir arī tādi vieglais saturs, ko patērēt. Jā. Nu, man liekas, ka mēs šīs svētdienas epizodes baigi garās izvērst arī negribam. Nevajadzētu, jā. Jo jūs pavadiet laiku kaut kā citādāk brīvdienā arī. Pēc mums pašām droši vien kaut kāds garais skrējiens, kā vienmēr plānā. Jā, šeit arī aicināsim komentāros padalīties ar to, kas jums ir bijis interesants. Jā, noteikti. Un varbūt kaut kas no šī, ko mēs pieminējām, ir redzēts vai dzirdēts vai lasīts. Kā jums patīk? Pilnīgi citādākas domas. Jā, tieši tā. Tā kā tā. Jā. Nu tad jau tiekamies pēc mēneša šajā rubrikā. Tieši tā sarunāts. Tā. Čau!